lai kā tu censtos sakārtot dzīvi, vienmēr ir kaut kāds lauciņš, kurā tu to nevar izdarīt, kurā uzliec tās problēmas. Sakārto vienu jomu, uznāk cita. Kaut kāda krīze, sakārto finanses, attiecībās aiziet kaut kas pa grunti, sakārto attiecības, veselība aiziet pa grunti. Tas ir tādos lielos vilcienos, nerunājot par mazajiem vilcieniņiem. Problēma ir tajā, kā tu uz to skaties, un tev nav pareizie rīki un instrumenti iedoti, lai tu varētu atrisināt šo lietu. Noskatoties video līdz galam, tev būs skaidrs visa šī pasākuma darbības modelis, kā tas viss strādā, kāpēc tas tieši tādā veidā darbojās. Un es tev iedošu vienu efektīvu tehniku, tehnoloģiju, ar kuru tu tad varēsi reāli sākt risināt savas problēmas, jau izejot ārpus šo problemātiskā loku. Sāksim ar 2 elementāriem eksperimentiem. Es atceros, viens no tiem eksperimentiem, viņš man pagadījās gadus 12, 15 atpakaļ, es par viņu uzzināju, man jau tad radās tas wow efekts. Eksperiments ir ar blusām burciņā. Iespējams, es kaut ko par viņu dzirdējis, redzējis. Tad lūk, zinātnieki, pētot blusas, viņu uzvedības, likuši blusas burciņā, aizskrūvējuši cietu vāku. Un pēc kāda laika, pāris dienām, atskrūvējot vāku, neviena blusa, kura ir tajā burciņā, viņa vairs nespēja izlekt ārpus burciņas. Savā reālajā jaudā šīs blusas var lekt daudzreiz augstāk nekā tas vāks, kurš ir burciņai, bet pēc pāris dienām viņas ir iedresētas un viņas domā un rīkojās burkas līmenī. Vēl bija interesantākie secinājumi zinātniekiem par šo eksperimentu tādu, kā arī šo blusu pēcnācējiem saglabājās tas efekts, ka šie pēcnācēji arī nespēja vairs uzlikt augstāk, izlikt ārā no šīs burciņas. Otrs spilgts piemērs, kur darbojās šis pats princips, ir kā tiek dresēti un audzināti ziloņi Indijā. Mazu zilonēnu piesien pie koka, maziņa tāda stabiņa ar striķi, un maziņš zilonīts pie kājas, un maziņš zilonīts nevar, viņam nav tik daudz spēka, jaudas, lai aizmuktu prom. Viņš tādā veidā atrodas pavadā. Un pēc kāda laika šis zilonīts, maziņais zilonīts izaugs par lielu, milzīgu, spēcīgu dzīvnieku, kurš reāli to spieķi varētu izraut vienkārši vienā sekundē, vienā rāvienā, pāraut to striķi vienā rāvienā un būt brīvs, bet savas šīs iedresētās, ierobežotās dēļ, tā ir viņa problemātiskā zona, tas, kā viņš domā, viņš ir iemācīts, ka viņš nevar to izdarīt, viņam nav tāda spēka jaudas. Un tāpēc pieaudzis zilonis pietiek ar to, ka viņa puļķi iespraud zemē ar kaut kādu plānu striķīti maziņu, un tas zilonis nekur nepamet. Viņš domā, ka viņš ir iespraustots ierobežots, kaut gan realitātē viņam ir šis spēks, lai atbrīvotos. Lūk, šie piemēri atveido principā to pašu, kā darbojās cilvēciskais prāts, kā psihi strādā. Tieši šī iemesla dēļ problēmu atrisināt, atrodoties problemātiskajā zonā, stāvoklī nav iespējams. Visas domas ir aplipinātas un līp un uzmanība krīt problēmas virzienā. Īstenībā Einsteins, man liekas, ir savulaik teicis, ka problēmas atrisinājums ir ārpus problēmas robežām. Ja idejas ir tas, kas jums tur nezināms, un jūs ap to tur cīnaties ar kādām formulām, atrisinājums ir vispār ārpus visa šitā pasākuma, kuru jūs tur esat salipuši. Un kāpēc es jums to visu stāstu? Man ir personīgais stāsts. Lūk, neskatoties uz to, ka prāts jau gadus 7 ir klusuma režīmā, tu atrodies šeit un tagad ir notikusi apgaismība. Liekas, ka visas durvis ir vaļā, bet tāpat ir jomas, kurās nekas nesakustas. Tev ir labi, tev ir viss superīgs tas iekšējais stāvoklis, bet nekas nemainās. Un tas notika tik ilgi, kamēr es nesāku pielietot to sistēmu, to metodu, kuru es jums tulītās pastāstīšu un iedošu, kuru jūs arī kopš pēc šī video noskatīšanās varēsiet uzreiz pielietot un izmēģināt un ieraudzīt tās rezultātus un efektu. Lūk, pirms es nesāku pielietot šo metodi, nekas nemainījās. Un tad, kad es sāku pielietot šo metodi, kuru es jums līdz pastāstīšu, burtiski nākamajā dienā sāka notikt notikumi,
parādījās tas, kas līdz šim nebija, kas bija guļošajā režīmā, var teikt, ka tika izkausēts ledus, tu tā kā pārvirzījies ārpus šīs kastes, ārpus šīs burkas, tu biji burtiski izlec ārā, un tur ir milzīga liela pasaule, kura, esot burkas ietvaros, tu nespēji to saredzēt, ieraudzīt. Un tas burtiskā jomā, to var attiecināt, šo metodu var pielietot jebkuros jūsu dzīves jautājumos, lai tās būtu attiecības ar jūsu tuviniekiem, vai sava ideālā partnera atrašana, finansiālajie jautājumi, veselībā, karjera, realizācija, varbūt kaut kāda depresīvā stāvokļa, jums ir vēl kaut kas, vai jums kaut kas nav skaidrs. Jā, viss tas, kas jūs nomoka, tur, kur jūsu uzmanība nepārtraukti atrodas ar šo metodi, jūs varat sākt rāpties ārā no šīs problemātiskās zonas uz turieni, kur ir šīs atbildes. Skatieties, lūk, ir šī jūsu problemātiskā zona. Parasti šeit ir vēl, daudz problemātiskās zonas. Kopistiski tā vai tā, tas ir visproblemātiskais šīs lauks. Principā tā ir mūsu dzīves reālijas. Lūk, mēs tur klejojam, tas tā kā tāds labirints, kur mums liekas, ka mums kaut kur ir šī izeja, aiz kuras tad ir sekotā dzīve, kuru tad mēs vēlamies piedzīvot. Mēs ejam iekšā un aiziet. Mēs te klejojam, mēģinam izrāpties un nav. Kāpēc? Jo Minotaura labirintā, kad jūs esat iekšā, no turienes izlīst nav iespējams. Jūs jau esat problemātiskajā pasākumā, jūs tā uz to skatāties. Jūs mācāties no citiem cilvēkiem, kuri ir tādā pašā labirintā, un tad viņi jums tur mēģina, lūk, lai pavirzītos uz šejieni, tev jāiet šādi, lai pavirzītos uz šejieni, tev jāiet šādi. Bet, lai izkļūtu ārā no šīm problemātiskajām visām zonām, kas ir jādara? Kas vienmēr ir bijis tas rīks, uz ko jūs varat reāli balstīties, atspērties? Loģiski padomājot. Jums ir, lai redzētu izēju no šī labirinta, jums ir maksimāli augstu jāuzlido, gaisā. Un no augšas jāpaskatās uz visu šito pasākumu. Un augšā mums ir tikai viens spēks. To sauc par Dievs. Tagad nebaidieties no tā vārda. Mēs varam saukt to par kvantu lauku, no kvantu fizikas. Mēs to varam saukt par brahmani, no kaut kādām neduālismu mācībām, par absolūtu un tā tālāk. Vienalga, kādu vārdu jūs lietojat, tas ir tas, kur ir jāvērš savu uzmanību. Kāpēc? Jo tas ir tas, kas ir virs visām jūsu problēmām. Jebkurā jomā, jebkurā laukā. Vienīgais, kur var vērsties ar palīdzību, ir pie tā, kurš atrodas ārpus problemātiskās zonas. Un tas ir, lūk, šis augstākais spēks. Radītais Dievs, kvantu lauks, virsapziņā, absolūts, brahmans un tā tālāk. Izvēlēties šo vārdu, kādu vēlaties. Lūk, ir skaidri 5 soļi, kas tad ir jādara. Ir pirmais, jāpalūdz. Jālūdz palīdzību tajā virzienā, tajā jomā, kur tad jūs esat iestrēguši, kur jums ir šī problēma. Tālāk ir jāļaujās, lai šīs augstākais spēks, kurš ir virs jūsu problēmas, lai viņš jūs vada, tas arī var uzreiz lūgumā to visu izteikt, lai viņš jūs vada, lai viņš palīdz, parāda, vada, jo jūs paši netiekat galā. Jūs tādā veidā esat pazemīgi, jūs paļaujaties, jūs atdodaties, jūs ļaujat, lai jūs izved no šī labirinta. Trešais, jums ir jābūt uzticīgiem un principā tas arī ir pie otrā jau iedarās. Trešais ir, ka jūs pārslēdzat savu domāšanu, šo prātuļošanu no problēmas zonas, uz kaut ko citu, novēršoties vispār no šī problēmas situācijas jautājuma. Jo, ja jūs tajā atrodaties, jūs atkal, var teikt, paziņojat, ka jūs esat iestrēguši, ka jūs vienkārši sākat atkal malties pa to labirintu paši. Ja jau jūs esat lūguši, jūs esat pazemīgi padevušies, atdevuši, lai jūs ved, tātad jūs ļaujaties, jūs uzticaties. Tas ir trešais, un jūs fiksējat, lai jūs nepārslēgtos no šīs
paļaušanās. 4. Ja nu gadījumā jums notiek atkal iekrist problemātiskajā domāšanā, jūs lūdzat to, lai jums palīdz neiekrist. Tik elementāri. Un 5. jūs izjūtat šo pateicību, ka jūs tiekat vadīti prom no šīs problēmas, kurā jūs esat atrodaties. Lūk, šāds elementārs 5 soļu ceļš. Tiem, kas ir noskatījušies tik tālu, priekš jums ir sagatavota dāvana, čekliste, kuru jūs varat izdrukāt no 9 detalizētiem punktiem. Tas ir 5 punkti, es jums pateicu, te ir tāda virspusēja, 9 tur ir detalizēti, kā jūs jebkuru dzīves jomu varat pielietot šo metodu un būt vērā ņemams panākums. Un vēl pie tās čeklistītes ir materiāls, video apmācību materiāls bez maksas, kur jums tiek pastāstīts, kā to maksimāli efektīvi izdarīt visus tos čeklistes punktus. Tāds pavadonis jums. Lūk, lejā aprakstā ir links uz Telegram kanālu, kur tad tas viss ir noskatāms un ielādējams. Protams, ka tas ir tikai tāds maziņa daļiņa no tā, ko jūs varat darīt, lai atrisinātu lūk šīs problēmas. Ja jūs gribat detalizēti ieniet šajā tēmā, kā ieslēgt tādu dzīvīgumu kā bērnībā, es došu daudz metodas savā apmācību programmā, kura pavisam drīz startē, burtiski svētdien. Arī links tur, kur bija čeklisti, jūs tur uzzināsiet papildus informāciju par to, kas tā par programmu, ko mēs tur darīsim mēneša griezumā. Ļoti jaudīgs pasākums visiem tiem, kas grib detalizēt, dziļi ieniet šajā tēmā, kā padarīt savu dzīvi interesantu, vieglu, kā šīs problēmas jau var izsināt nevis tikai šo rīku, kur es jums tagad padalījos, bet arī ar daudziem dažādiem citiem rīkiem, tad lūk, laipni aicināt. Kas noskatījās tik tālu, uzlietiet pirkstu gaisā, lai Facebooks un YouTube algoritmi redz, ka tas video ir vērtīgs, lai viņš viņu iesaka arī citiem, ja jums likās viņš vērtīgs, tad lūdzu nepaslinkojiet, izdariet to, jums tas ir maziņa kustībiņa, nospiedumiņš, man tas ir atkal novērtējums, ja, ka tiek dota kaut kāda vērtība cilvēkiem. Lūk tā. Ņemiet par labu, tiekamies ar jums citos video, tiekamies ar jums apmācību programmās, un lai jums viss ir labi, rūpēties par sevi, ar jums bija Alans, un tiekamies.